Madonieši dejo, dzied, madonieši priecājās, Madona svin savu 98. dzimšanas dienu un šoreiz 2 dienu garumā. Svētki ir baigi forši, jo šeit ir daudz draugu, daudz pazīstamu, putas ir piepūšamie batuti, saldumi, te ir daudz kas forši vienkārši. Iespēja iziet no mājas, atpūsties, satikt varbūt ikdienās skrējienā, ko nesatiekam. Atbrauc mazbērni ciemos, iziet ar mazbērniem atpūsties. Šeit tiešām satiekas varbūt neredzēti kaimiņi, jo kaimiņiem paskrienam ikdienā garām savas noslogotības dēļ. Un tas, kad ģimenes dzīves steigā ļoti maz ir kopā, bet šis ir tas brīdis, kad arī mēs veltam to laiku šiem bērniem, kuru tikdienā arī palaižam garām, un tā dzīve tik ļoti ātri paskrien, un tad tu atjēdzies, mans mazbērns jau ir tik liels. Tur iespējas visai ģimenei, gan bērniem aktivitātes, padomāts ir arī par ēdināšanu, un, protams, lielais gan vakara koncerts, gan dienas pašdarbnieku koncerts, un, manuprāt, ir ļoti būtiski radīt svētku saviem iedzīvotājiem, un visiem just gandarījumu par to. Jūs jau paši redzat, jā, pat zirgs ir laimīgs. Ir laimīga tā pilsēta, kurā ir tādi cilvēki, kas organizē un cilvēki, kas nāk. Jo es vakar arī biju uz atklāšanu un uz to sākuma koncertu un tā kūka, kas tur bija. Un šobrīd taču visiem bērniem, pieaugušajiem ir iespēja visu par velti. Nu, es teikšu, tā ir skaista iespēja. Kautiņi būtu biežāk, lai mēs varētu izrauties no ikdienas, izrauties no darbiem saviem un pabūt kopā ar bērniem, ar ģimeni un nolikt visas ikdienas rūpes malā. Un paldies Madonai, ka mums ir tik skaisti svētki. Jā, ļoti gaidām šos svētkus un visu gadu citīgi strādājam, lai parādītu mūsu pilsētu. Gan to, kādi ir mūsu uzņēmēji, ko viņi ir sarūpējuši, kā viņiem klājas, gan ģimenēm satikšanās vieta, atrakcijas bērniem, jo mūsu prioritāte noteikti ir ģimene un tās labklājība Madonā. Tāpat sports, mūsu sportisti un, protams, pašdarbnieki un kultūras ļaudis, kas vakardien sarūpēja skaistu koncertu un ikdienā cītīgi strādā, mēģina, gatavojās un svētki, lai to parādītu. Nav noslēpums, ka Madona ir atpazīstama arī ar savu tirgot prasmi. Rudenī ar kartupeļu svētkiem, pavasarī ar lielo stādu tirgu un arī pilsētas svētki nav izņēmums. Un šoreiz līdzās lauku labumiem, amatnieku darinājumiem, baudai garšas kārpiķām un pērlēm mājas interjeram sastopami arī līdz šim Madonā neredzēti savā roda meistari. Kaut ko oriģināli gribēju draugam uzdāvināt, un tad kaut ko redzēju internetā un tā arī izdomāju uztaisīt. Un tā arī viss tas sortiments ir paplašinājies no vienas lietiņas. Nu, pārsvarā viss ir izgatavots no atgriezumiem metāla, tur gultņiem, skrūvēm. Un kamēr vieni iepērkas tirdziņā vai bauda plašo kultūras programmu, par kuras visām aktivitātēm pat nespējam izstāstīt, tikmēr citi sevi netaupot sacenšas varenībā. Dalībnieki ļoti daudz, 170, un jā, ir arī tie starptautiski mači, tāpēc, ka ir pārstāvi no Lietuvas. Es dzirdēju, ka šodien jau daži Latvijas rekordi ir uzstādīti, tātad tas nozīmē, ka tie tiks reģistrēti, tātad tie ir ļoti nozīmīgi mači. Nu neko, jāstrādā. Tas ir Latvijas čempionāts, svaru stieņu spiešanā guļus uz atkārtojumu skaita. Kad atbrauc sportisti un viņu nosver, viņš sver 90 kg, uzliek tādu svaru, viņš mēģina pacelt, kurš vairāk reizes pacels, un tas arī uzvar. Kā tur ar tiem rekordiem? Būs rekordi. Apmēram 48 reizes ir Latvijas rekords, es domāju, kāds pārspējas meitenēm pat 100 reizes ceļ. Kamēr vieni mērojas spēkiem, tikmēr pārējiem ir iespēja just līdzi, vai doties palutināt sevi street food festivālā vai ļauties ekstrēmākām izklaidēm. Kā bija skatot? Adrenalīns. Ir labs lēciens, labs spriegums, izšauja labi. Es noteikti ieteiktu citiem arī pamēģināt. Jā, bija ļoti patīkami forši. Tas būs tas spilgtākais pilsētas svētkos, ja? Nu, nezinu, vakars jau vēl priekšā, te jau skatīsimies, kā būs. Varbūt būs kāds spilgtāks moments vēl. Un šķiet, ka bija gan. Lielais vakara koncerts izskaņā ar tautā iemīļotu mākslinieku uzstāšanos pulcēja tik daudz ļaužu, ka RTV uzrunātie visi kā viens atzina. Kaut kas tāds sen nebija piedzīvots. Un ne tikai lielā cilvēku skaita ziņā, bet arī emocionāli. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Raivo Sarelainens, Red TV.